tāda savdabīga. Es domāju, pretēji manam raksturam. Viņi ir, es nezinu, ja tas kaut ko saka par raksturu, tad supermodeli bez mazai fotomodeli. Virtuvē praktiski savā dzīvē nav uzturējusies. Viņai tas ir liels pārdzīvojums. Lūk, un tāda komplicēta personība. Tendēt uz materiālajām vērtībām. Kā tas jūtas starp lielajiem pieaugušajiem, tā teikt, aktieriem? Starp kolektīvu ļoti labi. Brīnišķīgs kolektīvs, brīnišķīga atmosfēra. Ļoti jauka, ļoti jautra, izpalīdzīga. Tādā ziņā nekāda problēma. Kaut ko arī mācies priekš sevis? Protams. Es nekad neatteikšos no padomu vai no kāda ieteikuma, ja tas nāk no cilvēka, kuram ir jau daudz lielāka skatuviskā pieredze nekā man. Un tas ir pats sākums, praktiski. Tā kā, jā, noteikti. Un attieksme ir ļoti pozitīva, ļoti laipna. Jauka mēģinājumi ir tiešām gan jautri, gan amizanti. Visādi. Un darbs ar režisoru? Grūts? Citādāks. Citādāks nekā ar mūsu pasniedzējiem režisoriem. Ir jāmācās pierast pie cita stila, pie citām, varbūt, prasībām. Tas ir tikai normāli. Vienkārši jāmācās, tas tikai dzīves pieredzē. Ar ko tu atzīstas? Viņa atzīstas, ka arī viņa uzskatīja to par pilnīgi normālu. Pēc tam, kad es tev esmu atzinies, tu to uzskatīji par pilnīgi normālu, pēc tam, kad es tev esmu atzinies. Pilnīgi! Tad tas ir normāli. Pilnīgi. Es esmu saprīts. Par ko? Par to, ka viņš pats tad izstāstu. Ar tevi un par... Sūzīju. Ko? Ar Sūzīju. Notikums risinās stāvlī. Kā jau situācija komēdijā, situācijas apmēram ļoti kutelīgas un zināmas. Tātad mīlas trīsstūrs, sieva, vīrs, mīļākais. Es domāju, ka tā ir visiem zināma situācija. Ja kāds to vēl nav pieredzējis, tad noteikti agrāk vēl pieredzēs. Es atveidoju savas sievas vīru, kurš ir mīļākais vienai no mīļākajām, un kurš ir draugs sievas mīļākajam, un esmu kuram ir vēl viena mīļākā, kura it kā ir viņa brāļa meita, bet kura patiesībā viņa nav viņa mīļākā, bet viņam ir mīļākā mana sieva. Un es esmu mīļākais citai mīļākai. Redzēsi, dzird, jā, jūt. Jā. Tā par to arī. Sapratu, kas es esmu? Nesaprat daudz, nesapratīs. Tāpēc jāpaskatās. Es domāju, ka sižets pats par sevi, katrā ziņā viņam visu laiku būs jābūt tādā, saspringumā. Tas, ja mēs būsim brīvi, bet skatītājs būs saspringts. Kurš ar kuru? Un kurā brīdī? Kūtī, stallī. Situācija ir vienkārši tāda, ka kā mums dzīvē, pēc ilgiem laulības dzīves gadiem, mazliet rodas kaut kāds pieredums, rutīna. Dzīvojot starp lopiem, cūkām, aitām, govīm, ikdienas darbu darot, protams, gribas kaut ko asāku dzīves izjūtas. Un tad arī satiek dzīves asabiņu, aizmirst varbūt to, ka viņam apkārt arī radīt kaut kādas tādas situācijas, lai atjaunot savus. Tā, rodas pavisam citas krāsas, kad ierauga vienu citu meiteni. Un tāpēc mans tēls, teiksim, tikai liecina par to, kad varbūt mēs pat brīžiem pamaz rodam savstarpējās attiecībās, teiksim, ar sievu, teiksim, varbūt tādas kutelīgas brītiņas, lai atsvaidzinātu, ja ilgi kopā dzīvos, lai atsvaidzinātu atmiņas. Un tad es domāju, ka katram būs arī par ko padomāt, teiksim, kāds viss atrisinās. Vai tas kam pa labu, kas ar ko, vai tā ir labāk, vai nav bijis labāk, vai sliktāk. Es nezinu, tas ir jautājums skatītājiem.